Lietuvā. Atkal esmu Lietuvā. Te tāda interesanta karma strādā. Vasarā braucu, izšāva ārā Kvēlsvece. Šodien braucu. Nezinu, kas gadījās. Augšā motoram sāka tecēt dīzelis, sāka smirdēt un dūmot. Un, viens ir, kad Lietuvā karma tāda, otrs, ka cilvēki ļoti tādi izpalīdzīgi. Momentā nepagāja ne 5 minūtes, nostājies malā. Pagāja 5 minūtes, un džeks ar džipu piebrauc 30 pāri gadi. Uzreiz izvilka telefonu, sāk zvanīties, atbrauc netālu no pilsētas, mežā noslāpa, atbrauc evakuators par nelielu naudu, aizveda servisu, sameklē viņš servisu, aizveda servisu. Vajadzēja teikt, ka pāris stundas jāpagaida, kad iespējams, kad ir celabos, skatīties, visi kārtībā. Izskatījās cerīgi, sadāk līdz mājām ļoti tālu jābrauc. Tā kā, nezinu, tā ir Lietuvas karma, mana karma, liktenes sakritība, kas tas tāds ir. Bet katrā gadījumā arī pirmajā reizē vienkārši apstājās BMW X5 jauns modelis un arī vienkārši tāpat piedāvāja palīdzēt. Neko nemāja, nekas nebija vienkārši. Viņš teica, ka redz, ka mēs stāvam malā, pats piebrauc, piedāvāja, un viņš kaut kādu, man liekas, stundu kopā novazājās, piedāvāja naudu, arī neko nepaņēma. Arī tagad piedāvāja tas džipām, arī neko nepaņēma, tā kā forši lietuvieši.